Ieteiktie klienti. Tātad ieteiktie klienti ir tādi, kuri tavs kāds klients, kurš nopircis tavu pakalpojumu, iesaka tevi citiem. Ja? Kāpēc šie klienti ir svarīgi biznesam? Un es domāju, ka šis man nav jums jāskaidro, tas ir visiem skaidrs, ka šie ir bezmaksas klienti. Bezmaksas klienti numur 1. Numur 2, viņi ir ar daudz augstāku konversiju. Ja? Vidēji, piemēram, viņi ir 3 reizes augstāk. Ja? Jo šis cilvēks jau nāk no ieteikumiem, šis cilvēks jau ir apmēram zina, kas jūs esat, ko jūs darat, un ir ieteicis draugs. Ja? Tur vismaz 3 reizes augstāka konversija nekā pilnīgi augstam klientam. Ja? Un tātad šis te ir instruments, pārāk maz izmantots instruments, kuru neizmanto principā lielākā daļa. Ja? Jūs būsiet pārsteigti, cik ļoti jūsu biznesu var eksplodēt, ja jūs pareizi prasat ieteiktos klientus. Ja? Kā var eksplodēt tevi pārdošanas rezultātu. Ir 2 veidi, kā var dabūt klientus. Kā dabūt ieteiktos klientus. Numur 1, nedarīt neko. Ja? Nav pārāk labs veids. Jo viņi tāpat atnāks. Kāds jūs organiski ieteiks? Pie nosacījuma, ka jūs tiešām sniedzat labu servisu un pārdodat labu produktu vai pakalpojumu. Ja? Jūs tāpat ieteiks organiski kāds. Tātad viņi atnāks. Otrais veids ir aktīvi prasīt ieteiktos klientus pilnīgi visiem. Ja? Tātad daudz efektīvāk. Šis te bieži vien, es jums beigās parādīšu piemēru, jūs būsiet pārsteigti, cik ļoti jūsu ieteikto klientu skaits palielināsies, ja jūs vienkārši paprasīsiet vienu jautājumu klientam. Ja? Vai viņiem ir kāds, ko viņi var ieteikt. Es pateikšu arī konkrēti veidu, kā mēs to prasām. Bet tātad cilvēkiem ir tāda dabiska vēlme palīdzēt. Cilvēki grib palīdzēt un atdarīt ar labu. Ir īpaši, ja jūs būsiet sniedzis labu servisu, pārdevis foršu produktu, ja? Cik ļoti cilvēkiem ir dabiski vēlme palīdzēt, un viņi būs ar prieku jums ieteikt kādu. Ja? Tātad, kā mēs to darām? Kad, teiksim, jūs esat pabeiguši sadarbību ar klientu, ja? Tad jūs varat viņam, tā ir telefona saruna, un jūs viņam, teiksim, pajautājat, teiksim, jā, Klau, kas bija tas, kas palīdzēja jums vairāk no mūsu sadarbības? Jā, man patīk ļoti tas, ka jūs izdarījāt to un to. Ok. Klau, jā, paturot to prātā. Vai tu pazīsti kādu, kam varbūt līdzīgas problēmas? Jā, patiesībā varbūt tas un tur, nezinu, Ines un Ilzi, jā? Ok, Klau, kā man būtu labāk ar viņiem sazināties? Varbūt labāk aizsūt viņām, nezinu, e-pastu vai uzvanu, viņām liek mani numuru, ja? Ok, super, Jāni, Klau, vai varbūt būtu labāk, ja tu viņus tomēr pabrīdinātu par manu eksistenci un ka es tomēr viņiem zvanīšu, ja? Viss ļoti vienkārši, tieši tik vienkārši. Ko mēs darām? Mēs paprasām viņam, kas palīdzēja no mūsu sadarbības. Viņš pasaka tas un tas, ja? Un tad mēs pasakām, ok, Klau, paturot to prātā, vai tu pazīsti kādu, kam varētu būt līdzīgas problēmas, kā bija tev? Ja? Nevis to, kam varētu interesēt mūsu produktu, bet kam ir līdzīgas problēmas. Jā, īstenībā Jānim varētu būt līdzīgas problēmas. Ok, kā man ar viņu sazināties? Tā un tā. Vai tu varētu viņu pabrīdināt? Jā. Ja, tad mēs atceramies, mums ir Jānis. Šis cilvēks jau būs pabrīdinājis Jāni, ka mēs zvanīsim, ja, ka viņam ir līdzīgas problēmas. Un mums ir ieteiktais klients. Tātad tieši tik vienkārši viens jautājums. Ja? Viens jautājums, vai tu pazīsti kādu, kam varētu būt līdzīgas problēmas. Šis jautājums var eksplodēt jūsu rezultātus. Jo, ja jūs pārdodat, piemēram, 20 jaunus klientus mēnesī, ja jūs neprasat nevienam, varbūt neviens neatnāks ieteiktais klients. Ja jūs paprasīsiet 20 klientiem, ticiet man, jūs dabūsiet savus 3, 4, 5 ieteiktos klientus viennozīmīgi. Ja? 3, 4, 5 klienti mēnesī, reiz 12, 50, 60 klienti gadā bez maksas. Tie klienti tiek pārdot, viņiem tiek pajautāts. Ja? Un tas tā kā sniega bumbas efekts. Lūk, nepieļauj šo kļūdu, ka tu zvani ieteiktajiem klientiem. Ja? Un ka tev ir Jānis iedeva Jāni, ka viņam ir līdzīgas problēmas. Ko mēs nedarām? Mēs nezvanām tam Jānim un nesakām, Klau, Jāni, man te Jānis teica, ka tev ir tādas pašas problēmas. Klausies, mēs tev varam palīdzēt. Nē. Mēs viņam zvanām, mēs nezinām. Ja? To teica viņš, ka viņam iespējams tādas pašas problēmas. Ko mēs darām? Mēs zvanām tieši tāpatās, kā mēs zvanījām pilnīgi augstam klientam. Jā, Klau, man Jānis iedeva to numuru, teica, ka tev iespējams varētu būt nepieciešama līdzīga palīdzība. Klaus vienkārši gribēja saprast, vai varbūt, jā, kas ir tas, kad, un mēs ejam savos jautājumus. Ja? Vai ir vispār kāda problēma? Un visi mēs nesakām, ka Klau, mēs tev varam palīdzēt. Ja? Nē, man ir Jānis iedeva to numuru. Gribēju saprast, vai, teiksim, varbūt, vai vispār, teiksim, ir kas, ar ko mēs varam līdzēt, ja? Kas ir tas, ar ko šobrīd, teiksim, tur bam, ja? Jautājums. Lūk, tātad mēs izturamies tieši tāpatās kā pret jebkuru klientu. Ja? Lūk, piemērs, draugi. Šis te ir reāls piemērs. Skatieties. Tas ir average leads per agent referral, ja? Ieteiktie klienti. Tātad, šis te ir viens konkrēts aģents. Katru mēnesi organiski. Neko nedarot. Viņš izmantoja pirmo variantu, ja? Neko nedarīja. Organiski viņš dabūja 9 ieteiktus klientus, 9, jūnijas 6, jūlijas 6, augusts 6. Tad mēs ieviesām tādu tā kā promo. Ja? Mēs pateicām aģentiem, Klau. Tas, kurš atnesīs vairāk ieteiktus klientus, tur dabūs kaut kādu summu X un tur vienkārši konkursīšu, ja? Promo. Un ko viņi sāka darīt, aģenti? Viņi sāka aktīvi prasīt ieteiktos klientus visiem, ko viņi pārdod. Skatieties, kas notika.
Septembris 17, oktobris 18, novembris 27. Visa atšķirība ir tā, ka viņš veltīja 1 minūti, lai uzdotu jautājumu, vai ir kādam līdzīgas problēmas. Viss. Lūk, kāda atšķirība. No 6 uz 27. 20 noslēgti darījumi vairāk, vienkārši pajautājot vienu jautājumu. Tieši tik vienkārši. Ja? Tāds ir spēks ieteiktajiem klientiem. Vienkārši jautājumu. Just ask. Vienkārši pajautā. Viens teikums pārnes tev daudz naudas. Atkārtošos. Cilvēkiem gribās palīdzēt. Mums ir dabiska vēlme iekšā palīdzēt vienam otram. Un ja tu vienkārši pajautās, es ar lielāko prieku tev ieteikšu.